Sveiki! Esmu šeit pie Zolitūdes ģimnāzijas stadionā, kas beidzot ir atjaunots. Tas prasīja ļoti ilgu laiku, bet nācieties parādīšu, kas sanāca. Šeit ir vingrošanas laukums, kas attiecīgi ir pieejams ne tikai skolēniem skolas laikā, bet arī visiem apkaimes iedzīvotājiem. Manā bērnībā šādas iekārtas īstenībā bija pieejamas tikai paklāju tīrīšanai, bet beidzot tās ir profesionāls vingrošanas iekārts. Beidzot pie stadiona ir arī pieejams ģērbtuves un labierīcības, par ko mēs, protams, savā bērnībā varējām tikai sapņot. Šeit jauniešiem, kas spēlē futbolu, tiek nodrošināts arī patiešām praktisks futbola laukums, par ko ir jāpasaka paldies par līdzfinansējumu arī Latvijas Futbola Federācijai. Un šeit kādreiz ir bijis slavens betona laukums, uz kuru mēs visi apkaime spēlēja futbolu. Jūs varat iedomāties, kā būtu spēlēt futbolu uz betona laukumu. Šobrīd mūsu ceļi ir drošībā. Un šeit ir laukums, kas ir pieejams bērniem dažādā vecumā, ne tikai skolēniem, protams, skolu laikā, bet arī pēc skolas visiem apkaimes bērniem. Šeit pat ir velo novietnes, kur beidzot bērni un jaunieši var tikt uz skolu droši apkaimē, stājot savu riteni pie skolas. Un es ļoti lepojos par šo vietu, jo tas man personīgi prasīja vismaz 2 gadus neatlaidīga darba Rīgas domē, lai panāktu to, ka šis stadions būtu atjaunots, un arī vēl 2 gadus sekot līdzi, kā tas attīstās. Un beidzot šobrīd šeit ir Zolitūdei sen vajadzīga vieta, kur var droši sportot un pavadīt brīvo laiku visi apkaimes iedzīvotāji.